Nesen bija presē paziņojums, ka Vācija grasās Lietuvas teritorijā būvēt militāru rūpnīcu. Tas attiecās par Pātrijām. Ja? Es uzskatu, tā ir avantūra, tā ir tāda afēra, jo tas ir mazs uzņēmums. Un kā likumsakarīgi atkal tas viss notikās bez konkursa, bez neko. Lietuvieši paceļ savu ekonomiku, viņi ir aizgājuši ļoti tālu jau ar šiem diviem projektiem. Un tas dod ļoti lielu pienesumu gan militārām spējām Lietuvas, gan arī kapacitātei. Problēma ir tieši cilvēkos, kas vada šīs nozares, Latvijā, Lietuvā, ja? Tad viņu lēmumi, viņu profesionālisms un iespējams arī kaut kādas politiskās intrigas, jo es zinu par šīm kainieku kaujas mašīnām ir gadiem gājuši strīdi un izjukuši konkursi. Labdien, Raimond! Labdien, Arnold! Es tev gribēju pajautāt vienu jautājumu. Nesen bija presē paziņojums, ka Vācija grasās Lietuvas teritorijā būvēt militāru rūpnīcu, kur acīm redzami tātad tiks ražot munīcija, acīm redzami tiks ražot artilērijas lādiņi, sevišķi slavenie 155 mm artilērijas lādiņi, kur ir ļoti nepieciešami mūsdienu konfliktā, kā to rada konflikts Ukrainā, un kuri bieži vien sāk pietrūkt attiecīgi tādas augstas intensitātes konfliktā. Tā skaidrs, ka Vācijas bruņoto spēku brigāde tiek vai tiks novietota Lietuvā. Līdz to, protams, ka Vācija ir tā valsts, kura investē Lietuvas šajā te militārajā industrijā. Kanāda ir tā valsts, kas ir, negribu teikt atbildīga par Latviju, bet kur ir tātad galvenā valsts, kas nodrošina Latvijas Republikas drošību ar saviem bruņotajiem spēkiem. Jautājums ir ļoti īss, Arnold. Ņemot vērā šo situāciju, tātad Lietuvā šī rūpnīca tiks būvēta. Latvijā mēs esam dzirdējuši vairākas kaut kādas, momentus ap ražošanu, tur patriju ražošana, vēl kaut kāda ražošana. Ja? Tu esi speciālists un profesionāls šajā jomā, es vienkārši gribētu dzirdēt tavu viedokli, tātad, kāpēc tur tiek ražot rūpnīca, kāpēc šeit netiek ražot rūpnīca. Nākamais, vai mēs tiešām ražojam šīs patrijas, somu patrijas šeit, no paša sākuma līdz, pēdējai skrūvītē, vai tomēr ne? Un vēl viens jautājums tāds, varbūt viņš nav tieši saistīts ar šo te konkrēto munīcijas ražošanas aspektu, bet vismaz gluži nesen Mašerādens saka, ziniet, mums nodokļi slikti ievācās, rudenī būs problēmas. Siliņš saka, mums iespējams būs rudenī jātaupa kaut kāds. Tātad kā uz visu šī fona mēs varētu runāt par Latvijas militāru industriju, ko mēs šeit varētu ražot, ko mēs nevarētu ražot. Protams, ka ir skaidrs, ka mēs šeit neražosim noteikti Leopard tankus, mēs šeit neražosim raķetes, mēs šeit neražosim iznīcinātājus, bet jautājums, ko mēs varam ražot, kāpēc tas nav izdarīts šobrīd un kādas ir perspektīvas. Lūdzu, Arnold. Jā, ja runā par militāro industriju, vispār militārā industrija visā pasaulē ir tāda diezgan ienesīga lieta. Ja? Tu zini, ka viss, kas ir militārs, maksā lielu naudu, milzīgi budžeti, un, piemēram, agrāk bija tāda Čehoslovākija, kur, man liekas, 70% bija no militārās industrijas, viņiem koprodukts valsts. Tad, ko es gribu teikt? Ja mēs runājam par mūsu militāro industriju un Lietuvas militāro industriju, ko es gribu pateikt? Pirmkārt, lietuvieši vienmēr ir bijuši manā skatījumā tādi izveicīgāki, enerģiskāki, drošāki,
dažādos lēmumu pieņemšanās biznesā, uzņēmējdarbībā. Viņi ir tādi tirgotāji. Jau no seniem laikiem saka, lēši tur, lēši parādās, visur tirgojās, visur viņi. Viņi arī ir mūsu valstī ienākuši iekšā ar vairākiem uzņēmumiem un tā tālāk, un ļoti veiksmīgi strādā. Bet, ja runa ir konkrēti par šo nozari, par militāro industriju un par mūsu aizsardzību un aizsardzības spējām, tad viss aizsākās jau 2012. 2013. gadā. Ja? Latvijai bija ļoti laba Latvijas Nacionāla bruņotajiem spēkiem, bija ļoti laba sadarbība ar šo lielo milzīgo koncernu, kurš sastāv no ļoti daudziem dažādiem uzņēmumiem. Ja? Paši lielākie ir Lens Systems, ja? Tas ir, kas ražo Leopardus, Pumas un Boxerus un tā tālāk. Ja? Tad ir Waffen Munition, kas munīcija ražo liels un tā tālāk un tā tālāk. Electronic Defense, Nord grupa un vēl jau vairāk. Un Itālijā ir uzņēmumi, kas ražo jūras spēkiem ļoti daudz, tur jūras mīnas un dažādi citas lietas un tā tālāk un tā tālāk. Tad visnotaļ milzīgs, ļoti liels koncerns, pasaulē ļoti nozīmīgs. Un tad 2013. gadā bija tāda runa, es tur piedalījos, tas bija Unterlūst, Vācija, tā bija Rheinmetall konference par Baltijas valstīm, tur Lietuva piedalījās, Latvija, Igaunija, un tieši par šo industriju, par to, uz kā mēs orientēsimies. Un šeit es varu piebilst to, ka manā skatījumā bija laba iespēja attīstīt militāro industriju, to, ko lietuvieši izdarīja. Tā ir visu bruņtehnikas, ja, tad remontu bāze, ja. Kādreiz bija pat izdomāts nosaukums Rheinmetall Baltija, tas būtu Latvijā taps, ja. Bet visam, var teikt, pārvilkt tad treknu svītru, tā laika ministra Pabrika kunga, kā var teikt, projekts, ja, noslepenots projekts, tas bija šo no Britiem. Šis iepirkums, ja, šo 70. gadu veco tehnikas, ja, skimitāri, ja, tie ir vieglie tanki, kam viņi bija vajadzīgi un kāpēc, es nezinu, jo pārvietot, teiksim, karavīrus viņi nevar, ja, tie ir izlūk tanki, un tad, kā jau tu saproti, ja mēs iegādājamies, pieņemam lēmumu pirkt kaut ko no Britiem, automātiski, mēs nevaram pretendēt uz citu valsts, kā var teikt, ražošanu un sadarbību ar citu valsts. Es nesaprotu, kāpēc šāds lēmums bez konkursa tika pieņemts, jo tika alternatīvi piedāvāts toreiz kājnieku kaujas mašīnu uz kāpurķēžu platformas, tāda pat tikai pilnīgi jauna, tā saucamais Lynx, Lūsis, KF-31 nosaukums, ja, ar 30 mm lielgabalu aizsardzības sistēmām pilnā komplektācijā. Latvijas tā laika vadība, militārā aizsardzības ministrija un ministrs izvēlējās vecu tehniku, novecojuši. Tur pretīm, kā tu zini, lietuvieši izvēlējās bokseri. Jā, bokseri ir 8x8, arī ar 30 mm lielgabalu, ar pretgaisa aizsardzības sistēmām, ko ražo Rafaels, ja, ugunsvadības sistēmas un tā tālāk, tad pilnā komplektācijā, ja, kas var stāties pretī gan tankiem, gan arī raķešu uzbrukumiem, pretgaisa aizsardzība viņiem ir un tā tālāk un tā tālāk. Viņi pilnveidoši šodien taisās likt virsū pretgaisa aizsardzību, ja, kasešu, munīciju, Orlekona ražotos Skyrangerus, ja, kas ir pārvietojami ātri. Līdz ar to tā ir likumsakarība. Ja. Tad šo projektu praktiski lietuvieši paņēma, viņi iegādājās boksers un viņi paņēma šo arī remontu bāzi izveidot. Ja. Es uzskatu, tā ir ļoti ienesīgi, jo lietuvieši šodien apkalpo Ukrainu, remontē viss, kas Ukrainā ir, no Vācijas tehnikas. Ja.
Un tā ir likumsakarīga. Latvija pazaudē šo iespēju, iegādājoties vecu, nevajadzīgu tehniku, un es uzskatu, ka viņi vēl šodien rada zaudējumus mūsu ekonomikai, militāram budžetam, jo mums, viņi ir pilnīgi nevajadzīgi manā skatījumā. Ja. Tātad tas ir viens aspekts. Ja. Otrs aspekts, ja. Lietuvieši iegādājās Panzerhaubicu 2000, ja, viņi neiegādājas jauns, bet viņas ir pietiekami modernas, Ukrainā ļoti veiksmīgi viņas, kā var teikt, darbojās, ja, un tas ir 155 mm haubica, ja, par to daudz runāts, ir daudz informācija, un līdz ar to šodien jau es uzskatu, ka Rheinmetalls un vācieši ir redzējuši, kā notiekās sadarbība ar šo pirmo projektu, ar militāro industriju, ar šo bruņtehnikas remontu, ja, ka tas ir veiksmīgs projekts, tad viņi nebaidās un attīst tālāk, ja, šo 155 mm lādiņu ražošanu Lietuvā, ja, jo kapacitātes, kā tu zini, trūkst. Neskatoties uz to, ka Rheinmetalls nopirka milzīgu arī ražotni Spānijā, Expal, ja, tad tas ir milzīgs ražotājs, arī munīcijas ražotājs. Paši vācieši ražo Dienvidāfrikā, Rheinmetallam ražotnes un izmēģinājumi visi poligoni ir Dienvidāfrikā. Tas arī teiksim, šo situāciju piegāda Ukrainā, Dienvidāfrikas tā valsts politika bija tāda, kad viņi nevarēja, ja, nepiekrīt piegādāt šos lādiņus. Un tā viss ir likumsakarīgi. Ja runā par Latviju, kas tad ir Latvija? Ja? No paša sākuma es atceros, precīzi nepateikšu no kura gada, tad mums ir Brasa. Ja? Tad militārā industrija, Brasa ir šūšanas ražotne, ja. Un tad viņa sāka ar formstērpiem, šūja kaut kādu, izpildīja pasūtījums, jo Latvijas armija iegādājās uzkabes un viss no NFM, no Norvēģu uzņēmuma, kuru tā ražotne ir Polijā, un Latvijas sadarbībā kaut kādu izpildīja, kaut kādu daļu. Bet viss šīs uzkabes un viss tas, kas tiek piegādāts kopā balistiskiem materiāliem, manā skatījumā ir ļoti dārgs. Es toreiz pētīju šo jautājumu, un ir pagājis pietiekami liels laiks, un es neredzu, ka tāds uzņēmums kā Brasa nav progresējis. Ja? Viņš neražo pilnā apmērā. Priekš Latvijas armijas viņš jau varēja, kā var teikt, pielāgoties un ražot pilnā apmērā. Arī tā skaitā balistiskos materiālus, ja es arī pētīju izmaksas, teiksim, paneļiem, ja, balistiskiem, bruņu ķiverēm, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas būtu tāds būtisks, teiksim, uzņēmums, kas varētu radīt daudz darbvietas un ekonomiski palīdzēt Latvijas militāram budžetam. Kāpēc viņš nav attīstījies, nezinu. Viņiem ir kaut kādu, viņi tur robotu kaut kādu ir izdomājuši kaut kādu, praktiski es domāju, ka viņiem vajadzēja būt attīstīties tieši šajā ražotnē. Kas attiecās par Pātrijām, ja? Es uzskatu, tā ir avantūra, tā ir tāda afēra, jo tas ir mazs uzņēmums. Un kā likumsakarīgi atkal tas viss notikās bez konkursa, bez neko. Teiksim, pat cilvēkam, kas nesaprot neko, tad var uzdot divus jautājumus. Var uzdot, cik tad ir šis Pātrijas uzņēmums ieguldījis Latvijas ekonomikā, lai attīstītu šo ražotni, ja? Konkrēti cipari. Jo tā ir ļoti nopietna, ja tu ražo šādu kaujas tehniku, tas ir 100 miljonu izmēram. Ja? 100 miljonu, tas nav 1, 2, 3. Ja? Es uzskatu, nekas tur netiek ražots tieši, ja? Teiksim, varbūt kaut kas ir nedaudz komplektē kaut ko. Ja? Otrs jautājums, teiksim, internetā ir pieejama informācija, būtībā jebkurai kaujas tehnikai. Tad tur lietuviešiem ir šis boksers, ja, 8x8, viņš ir vilkas, ja, teiksim, tas nosaukums, ja viņam ir. Un viņam ir konkrēti zinām aizsardzības sistēmas, bruņojums, viss ir līdz pēdējai tur, nostrādāts skrūjitei. Mums ir kaut kāds Pātrijas 6x6, viņas tiek tā kā transports, tā kā pārvadāšanai cilvēki, ja, karavīri pārvadāšanai. Vienīgais, ko es zinu, ir ložmetējs tur uzstādīts vieglais. Ja.
Es neredzu, ka, teiksim, ja uzsāk ražošanu, tad ir jābūt ļoti skaidri zināmam mērķim un specifikācijai, ko tad vispār ražos un cik tas gala rezultātā izmaksās valstī. Es to uzskatu par tādu afēru, jā. Munīcijas ražotne, ja, kas it kā mums lielās, ka it kā ir, teiksim, neviens šādu uzņēmumu līdz šim nav zinājis vairoks, ja. Un, redzi, Lietuvā tāds uzņēmums, kur visi pazīst, visu pasauli pazīst, viņu produkciju pazīst un kvalitāti pazīst, Rheinmetalls, ja, Waffen Munition, teiksim, šo ražotni palīdz šeit, teiksim, veidot uz kādiem noteikumiem, tas man nav zināms, ja, bet tur viss ir skaidrs. Ja, piemēram, mums kaut kāds vairogs būtu piesaistījis, pieņemsim, es uzskatu Eiropā, tā ir mazā munīcija, lai būtu saprotams, 155 mm tā ir haubits munīcija lielā. Es domāju, ka viņi tālāk arī attīstīs priekš savām kaujas mašīnām, priekš bokseriem 30 mm munīcijas ražošana iespējams. Ja. Pieprasījums ir liels, pirmkārt Lietuva nodrošinās ne tikai Lietuvas vajadzības, bet nodrošinās visas Baltijas vajadzības un vēl varbūt kādas valsts vajadzības. Tātad viņi reāli gūs peļņu un palīdzēs Lietuvas ekonomikai. Tas ir tāds, radījis darbvietas, ja. Tātad Latvijā ir kaut kāds vairoks, par ko neviens nezina, ko viņš ražo, kā viņš ražo, un ieguldījumi atkal nav nekādi. Jo ļoti vienkārši jautājums. Es, piemēram, perfekti zinu, cik ir vajadzīgs ieguldīt ražošanas līnijās, infrastruktūrā un tā tālāk. Teiksim, lai ražotu 1-2 kalibrus, vajag apmēram 15 miljonu tehnoloģijās ieguldīt. Ja, tas ir pilns ražošanas cikls. Ja, teiksim, ja tur piegādā pulveri un izēvielas, ja, kaut kāda, bet ja liek kopā, teiksim, tā kā vairoga gadījumā, tur tiek pirkts viss komponenti, viņš vienkārši ar kaut kā liek kopā un kvalitāte nav zināma, kvalitāte bija zema ļoti. Tā nav militārā industrija, un es neredzu, ka tas dotu kaut kādu labumu valstī. Tad es redzu reāli Latvija, tas ir droni, tas ir bezpilotu šie aparāti, ja, kur mēs esam diezgan labi aizgājuši ar tām tehnoloģijām. Un tāpēc, ka tas neprasa liels kapitāla ieguldījums, jo jebkurā gadījumā viss ir atkarīgs no kapitāla ieguldījumiem, kas finansēs šo projektu. Ja. Tad es redzu, ka mums šī militārā industrija attīstās ļoti labi ar šiem droniem, ja, virzienā. Brasa varētu palielināt savus jaudas un vairāk koncentrēties tieši uz šo ekipējumu, ja, militāro ekipējumu. Ražošanu pilnībā pārņemt, lai mums nevajadzētu pirkt tērēt naudu no starpniekiem vai no citiem ražotājiem. Un puiši šeit skatījos ir kaut kāda vieglā, kaut kāda līdzīgi, kaut kāda vieglā kaut kāda bruņmašīna. Arī saucās Lūs, es redzēju, kad viņi kaut ko tur ražo. Es saprotu, ka viņi liek kopā, jā. Iespējams, ka tas ir bagī tipi, cik es tā redzēju, kaut kāda vieglā. Tas nav smagā, normālā kājnieka kaujas mašīna, jā. Kaut kādos kaujas apstākļos viņi ir izdevīgi, un tāpēc es domāju, tas ir jebkurā gadījumā pozitīvi. Tad es redzu 3 virzienus. Brasa, jā, tas ir ekipējumu un formu ražošana. Tad redzu šo dronu tālāk attīstību, ja bezpilotu aparātu. Un iespējams varbūt kaut kāda tāda vieglās kaujas mašīnas, bagī tipi, ja. Vairāk es neko tādu neredzu, jo es uzskatu, tā ir afēra, un tā viss tā šodien tā Pātrijas ražotne un it kā ražošana, un arī munīcijas ražošana, ja. Jo es saku, es neredzu tur kaut kādas ieguldījumus, no kaut kādas kapitāla ieguldījumus, kaut kāda industrija un tā tālāk. Ja. Tā ir realitāte. Tāpēc es saku, ka Lietuvā tas ir ļoti nopietni. Lietuvieši paceļ savu ekonomiku, viņi ir aizgājuši ļoti tālu jau ar šiem 2 projektiem. Un tas dod ļoti lielu pienesumu gan militārām spējām Lietuvas, gan arī kapacitātei militārai. Un tātad problēma ir tieši cilvēkos, kas vada šīs nozars, Latvijā, Lietuvā, ja, tad viņu lēmumi, viņu profesionālisms un iespējams arī
kaut kādas politiskās intrigas, jo es zinu par šīm kainieku kaujas mašīnām ir gadiem gājuši strīdi un izjukuši konkursi, ja, pirms pieņēma šo lēmumu noslepenot un vienkārši iepirkt vecas kaujas tehniku. Tā ir tā mūsu mentalitāte, un tas ir tas, kāpēc mums visās nozarēs ir ļoti slikti. Ļoti zemi rezultāti, ļoti zemes līmenis, ja. Tad profesionalitāte, pieredze, kaut kādas ambīcijas un kaut kādas intereses, ja. Iespējams, ja es nevaru to apgalvot, bet man ir loģisks secinājums. Ja. Un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Mums nav nekādas kaujas spējas, nekas mums nav. Skaidrs, klausies skarbs vērtējums. Bet, ņemot vērā, Arnold, tavu milzīgo pieredzi šajā jomā un tavas zināšanas vairāk gadu desmitu garumā, principā es domāju, ka tu ļoti skaidri izanalizēji šo situāciju un parādīji, kur un kāpēc, kas notiek. Tā kā noteikti pie šīs tēmas atkal pieskārsimies nākotnē. Paldies tev uz redzēšanos. Paldies, Raimond.